30 punkti šodien Jānim Kaufmanim, bet tomēr nedaudz par īsi, nedaudz pietrūka. Kas pietrūka un kas varbūt pašam liekas, ko pats varēja izdarīt labāk? Pats, protams, iesākšu sevi. Pats, protams, sodmetieni. Būtu iemetis spēles regulārā time beigās sodmetienas, pagarinājums nebūtu bijis. Tā es domāju. Beigās varbūt 3 punktnieki sasteidz, 1 vai 2. Bet, kopumā komanda mums bija plus 15. Nemaldos, ko 3. ceturtais beigās. 3 minūtes līdz beigām 3. ceturtajā. Jā, mums bija plus 15 un pabeidzām 3. ceturtajā plus 6. Jā. 11-0 izrādījums šādiem pēc minūtes pārtraukuma. Tur, es domāju, arī bija tas trakākais, lielākais lūzums. It kā pēc tam mēs saņēmāmies paši ar spēlēm, bet vairs nebija tāds spēles pavadiens, kāds bija pirms tam. Uzbrukumā īsti viss nesanāca. Un tā beigās viņas iemeta dažas nepareizas palīdzēšanas, neatbloķēšanas aizsardzībā. Tā arī bija tās rezultāts mīnus. Kā tu redzi šo komandu, kā tu redzi arī sevi tajā lomā? Tu redzi, kā viņi tā kā tiešām izteikti līderi, vai tomēr šī ir komanda, kurā katrā spēlē jebkurš cits spēlētājs var uzņemties iniciatīvu, jebkuram var spēle aiziet? Es domāju, ka katrā spēlē var katrs cits, tas ir kāds samet metiens, kuram aiziet uz to vairāk paspēlēt, tas uzņemās. Es domāju, tā arī šo sezonu ir bijis. Ciprus labi spēlē, Jūris tagad lēnām atgūstās. Sānis Amolēns beigās iemet 2-3 punktus. Es domāju, bišķiņ ātrāk tas pietrūka. Un tad, es domāju, mēs tā kā vairāk komandas spēlē, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā cenšamies palīdzēt viens otram un spēlēt ar komandu. 5 zaudējumi tādā sezonas sākumā pēc kāda ģērbtuvēja nav tā, ka ir tāds nokārts galvas un tad bezmazliet bezcerības sajūta sāk mākties iekšā. Bezcerības sajūta nē, bet ir nokārts galvas. Tas ir pirmo pusstundu pēc spēlēm, pēc tā pirmie treniņi varbūt pēc spēlēm, bet paiet dienas un viss jau, es domāju, gatavojamies nākamajai spēlē pret Zemgali. Tā, es domāju, mums ir jāpaņem, lai atgūtu pārliecību un tiešām ticēt saviem spēkiem. Mēs esam labi komanda, es saskatu diezgan normālu potenciālu un mēs varam spēlēt ar daudzām komandām, arī BBL, gan LBL. Un kā tu domā, ko šī komanda var izdarīt šo sezonu? Pagājušajā gadā labi cīnījāties, nedaudz varbūt LBL pietūka. Šis tas pat bija tuvu, lai paķertu Baronu, paķertu, kas pēc tam izcīnīja titulu. Tur daudz nebija. Bet šo sezonu cīnīsimies par to pašu pusfinālu LBL. Tur es domāju, mēs cīnīsimies par to un es domāju, mums labas iespējas. Šitais sākums, tas ir sākums, bet jāiespēlējās visiem. Es domāju, būs normāli. Sezonas sākumā bija runas, ka tu arī varētu nonākt vefiņā. Un tas ir kā varbūt pat cik tuvu, cik tālu, tas ir cits jautājums. Varbūt kas nesanāca un kas, par ko nespēja vienoties un kas tā lika. Varbūt pārdomāt to iespēju un atgriezties tomēr Valmierā un turpināt karjeru un izaugsmu šeit. Nebija jau tā, ka es atgriezos, vienkārši man bija līgums ar Valmieru, tāds vēl joprojām ir. Vēfs piedāvāja tur Valmieru izpirkumu, un tad beigās es pats nolēmu, ka es šo gadu pēdējo vēl nospēlēšu Valmierā, tad jau mēģināšu, tad skatīšos tālāk, kas būs pēc šitās sezonas. Bet, bija tāda lieta ar Vēf, un es nolēmu palikt Valmierā, un es to nenožēloju. Šovs arī bija pie izlases, kā ir, gaisa izdevās nedaudz apostīt, pilnīgi savādāk noteikti nekā jauniešu izlasēs, protams, un darbs savādāks, bet tagad ir tā āķis lūpā? Ir, protams, āķis lūpā. Mēģināšu, strādāšu labi, lai uz nākošu vasaru arī tiktu kandidātos, un to arī mēģināšu darīt, jo tiešām man patika tur trenēties, pieredzi liela. Viss kārtībā. Turpinās mēs pa 30 katrā mačā, tad jau mums labi veiksmi nākamajos mačos. Galvenais, lai jau vinnē komandu, tad jau. Labi, veiksmīgi atpūsties.